turnīru sabraukušas ir 6 komandas no Latvijas. Arī ļoti spēcīga konkurence ir no Liepājas, no Aizkrauklas, no Rīgas, no Ķekavas un Ziepniekalna vidusskolas, kurš meiteņu komanda, kas arī sagādāja dažādas pārsteigumus puišu komandām. Iedalīties ar foršiem. Paveicies komandu. Ar komandu, jā, uzspēlēt kopā foršiem džekiem, jau interesanti. Mums ir tāds spēlētājs, gribētu izcelt vienu. Zāriņš, jā. Viņš ir viens no labākajiem Latvijā, ja ne labākais. Viņš spēlē pie lielajiem florbola 1. līgā. Iedod bumbu viņam, vai malā, viņš aizies viss izdarīs iemetīs. Un tā mēs arī vinam pārstāv. Toms ir ābels, brāļi. Ļoti labi uzbrucēji un aizsargi. Miezes. Labs aizsargs, FS Masters, visi spēlē starp citu, jā. Un, jā, ir labi. Vēl ir Upenieks, jā, kurš ir 3 vārdus iemets jau. Labākais vārdu guvējs, tur autors, jā. Rīkārt, cik veicinājums gols? Kur jūs esat? Pirmā mēs pakāsām, un meitenes mēs viņus uzvarējām. Jā. Pagājušajā kā gāja? Pagājušajā gadā mēs pakāsām balošiem. Un mēs dabūjām otro vietu. Mēs Rūbenē. Nu, Rūbenē. Robert, ko tu stresi? Robert, tas tāds viesis. Skola bija atsevišķi vidusskola, pamatskola, vienojoties, vēl bija ciematā, bija mākslas skola, mūzikas skola, tā mēs pamazām vienā. Mūsu skolas zāles garums ir īsāks nekā šeit laukuma platums. Pagājušajā gadā 4. vietu dabējām. Vai 3? 4. 4, jā? Jā. Šogad kā? Šogad 3. būs. Jauna esam komanda.
pirmie pretinieki bija Ķekava. Mums likās nosaukt, ka tie būs sīvākie pretinieki. Tā arī bija īstenībā. Viņu un Liepāju. Ķekavu mēs vinējām. Sākumā rezultātu 3-2. Jā, Zariņš ļoti labi nospēlēja un Ābelis un Mikiņš iesita izšķirīgs vārds diezgan. Jā, mači bija visi spraigi. Pateikt paldies skolai, Pamatskola Rīgas par šo iespēju. Komanda mums ir ļoti labi paveicies. Mums ir ļoti labi spēlētāji trenerim, Artūram Rozenbacham. Vislielākie paldies. Viņš mums izvadāja, viņš bija mums līdzi vienmēr līdz galam. Milzīgi paldies Gustavam Markam Zariņam. Es domāju, viņš šajā turnīrā visā, gan Rīgas čempī, gan visā Latvijā. Es domāju, viņš mums milzīgi palīdzēja. Šī bija pēdējā spēle. Labi, ka uzvarējām visu. Florbola klubs Ķekavas Bulldogs esam mēs. Tieši tikai Ķekava. Basketbols ir Ķekava, Ķekavas Plunu fabrika, visādi citādāk nosaukumi, bet Florbols ir Ķekavas Bulldog tikai. No 5 gadu vecuma līdz 65. Mums ir kāds 17 komandas Ķekavas Bulldogam. 7 meiteņu komandas, un kāds 12 bērnu komandas. Mums ir U8 2 komandas, U9 3 komandas, U10 2 komandas, U11 2 komandas, U10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, visu laiku mums ir visas komandas. Jaunieši mēs esam nepārtraukti, katru gadu esam. Šogad, laikam, mēs būsim viena otrā, divas trešās, divas otrās, divas trešās vietas. No Latvijas čempiona 4 medaļas. Meitenēm arī viena medaļa, laikam. Mums mērķis ir, lai pieaugušie būtu Latvijas čempioni. Tur mēs bišķi tā kā netiekam. Un arī šogad esam tikuši play-offā un cīnījāmies par medaļām. U14 komanda šogad Latvijas čempionātā izcīnīja 3. vietu. Tā ir komanda, kas šobrīd spēlē šodien. Un U13 komandai nepaveicās izklikta play-offā, bet arī tika diezgan tālu. U12 komanda mums šogad ieguva 2. vietu Latvijā, 1. divīzijā. Un U16 komandai ar drusciņu pietrūka, lai tiktu pie medaļām, palikām 4. vietā. Meitenes ir izcīnīto 1. vietu meiteņu grupā 2008. gadiem. Grūtāk bija ar Ķekavu, es nezinu. Tur viņi ļoti ātri bija, bet man visvairāk patika spēlēt ar kuršiem no Liepājas. Man ļoti patīk tā komanda. Es fanoju par viņiem. Gribētu pateikt paldies nevis kādam no skolas, kurš man pasauc šeit, bet trenerei, ar kur es eju florbolā, jo, ja ne viņa, tad es vispār var nesākt spēlēt florbolu. Jā. Visgrūtāk bija ar Rīgas skolu, jo tur bija labi spēlētāji, kas spēlē augstā līmenī. Vēl bija grūti kurši, bet mēs tos uzvarējām. Likās, ka būs grūtāk. Aizkrautu arī diezgan stipri pretinieki bija. Nītaure, gaidījām vairāk no viņiem, un meitenes arī labi nospēlēja. Šodien ielaidu 4 vārtus. 3 bija pret Rīdzi, un 1 bija pret Aizkrautu. Gribu pateikt paldies trenerei un visiem komandas biedriem.